Rehabilitācija pēc bicepsa cīpsles tenodēzes. Ievērot atslodzes režīmu, nedrīkst atspiesties, pievilkties, aktīvi celt roku, izvairīties no straujām kustībām, roka atrodas lakatiņa pārsējā. Neveikt elkoņa saliekšanu ar svaru 4 nedēļas. Drīkst veikt tikai elkoņa saliekšanu un iztaisnošanu bez svara. Vingrojot kustības, veikt lēnām. Kustību laikā drīkst just vieglu diskomfortu. Vieglas sāpes pēc vingrojuma izpildes var saglabāties 1 stundu. Ja tās ir ilgstošas, samazina vingrojumu atkārtojumu skaitu vai amplitūdu. Ja kāds vingrojums izraisa pastiprinātu ilgstošu diskomfortu, vingrojumu var izlaist un atkārtot vēlreiz pēc vairākām dienām. Katru vingrojumu izpilda 5 līdz 10 reizes, atkārtot 3 līdz 5 reizes dienā, pakāpeniski palielina atkārtojumu skaitu. Pēc 3 līdz 4 nedēļām, ja vingrojumi neizraisa sāpes, pēc ārsta norādījuma uzsākt kustību izstrādi fizioterapeita uzraudzībā. 1. Pagriež galvu uz vienu pusi, pēc tam lēnām uz otru pusi. 2. Noliec galvu uz vienu pusi, pēc tam uz otru pusi. 3. Savelk pirkstus dūrē, pēc tam izpleš. 4. Saliec un iztaisno elkoni. 5. Izkustina plecu joslu un lāpstiņu. Vispirms lāpstiņu virza pa diagonāli uz augšu uz degunu, tad uz aizmuguri uz leju. Otrā diagonāli plecu virza no pakauša un karsānu uz leju. Nākamais vingrojums. Stāvus noliekties nedaudz uz priekšu, operēto roku atbrīvo, lai tā karājas uz leju. Viegli šūpo veicot apveida kustības abos virzienos. Vai ar otras rokas palīdzību svārsta operēto roku, neatceļot plecu. Nākamais vingrojums. Stāvus noliekties nedaudz uz priekšu. Ar veselo roku aptvert operēto roku pie elkoņa, lēnām celt rokas uz augšu un leju līdz vieglam diskomfortam. Nākamais vingrojums. Stāvus noliekties nedaudz uz priekšu, ar veselo roku aptvert operēto roku pie elkoņa, viegli virza rokas pa labi un kreisi. Stāvus roka saliekta 90 grādu leņķī elkoņa locītavā. Elkonis fiksēts pie sevis. Ar veselo roku apņemt operēto plaukstu un virzīt uz āru līdz 30 grādiem, noturot elkoni uz vietas. Sākuma stāvoklis guļus uz muguras. Ar veselo roku apņemt operētās rokas plaukstas locītavu un celt uz augšu, līdz jūt vieglu diskomfortu. Mazliet notur gala stāvoklī un lēnām nolaiž lejā.